Labdien, jūs mājās šajā mūžības svētdienā. Noslēdzās 2020. baznīcas gads, nākamā svētdiena 2021. gada advents, pirmais advents. Un mūsu ticības tēvi ir vēlējušies, ka tieši pirms adventa būtu lasījums par, ja drīkst teikt, par kunga Jēzus atnākšanu, par pastaro tiesu, par laiku beigām. Par to nedaudz pēc brītiņa, bet vispirms šīs svētdienas introits. Vēl atliek svēta dusēšana tiem Dieva ļaudīm, tad lai dzenamies tanī dusēšanā ieiet, ka neviens no mums netop ieraudzīs tāds, kas būtu palicis aizmugurē. Svētīgi ir tie mirušie, kas iekš tā kunga mirs no šā brīža. Tiešām gars saka, ka tie dus no savām darbošanām, un viņu darbi tos pavada. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tevīm došu dzīvības kroni. Kas to apliecina, tas saka, tiešām es nāku drīz, un tas gars un tā līgava saka, nāc. Un kas to dzird, lai saka, nāc, tiešām nāc, kungs Jēzu. Ja, un mūsu ticības tēvi ir vēlējušies, lai tieši šajā svētdienā būtu lasījums par 10 jaunavām, kas iziet Jēzum pretīm. Tā ir līdzība, ko pestītājs atstājis, un tā ir tieša norāde uz laiku beigām, uz kunga Jēzus otro atnākšanu godībā. Un tad Mateja evaņģēlija 25. nodaļā mēs lasām. Tad tā debesu valstī būs līdzīga 10 jaunavām, kas savus eļļas lukturus ņēma un izgāja līgavainiem pretīm. Bet 5 no tām bija gudras un 5 bija ģeķīgas. Kas bija ģeķīgas, tās paņēma savus eļļas lukturus, bet eļļas tajās neņēma līdzi. Bet tās gudrās paņēma eļļu savos traukos līdz ar tiem eļļas lukturiem. Kad tas līgavainis kavējās, tad visas aizmiga un snauda. Bet nakts vidū balss atskanēja. Redzi, līgavainis nāk, eita ārā viņam pretī. Tad visas tās jaunavas cēlās un sataisīja savus eļļas lukturus. Bet tās ģeķīgās sacīja uz tām gudrajām. Dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu eļļas sveces izdziest. Bet tās gudrās atbildēja un sacīja, ne tā, ka nepietrūkst mums un jums, bet noieta labāk pie pārdevējiem un pērkat sevīm. Un kad tās nogāja pirkt, tad tas līgavainis nāca un, kas bija gatavas, iegāja ar viņu kāzās, un durvis tapa aizslēgtas. Pēc arī tās citas jaunavas atnāca un sacīja, kungs, kungs, atdari mums, bet tas atbildēja un sacīja, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne to dienu, ne stundu, kurā tas cilvēka dēls nāk. Jā, mīļie ticības biedri, mēs esam no Dieva nolikti, lai mēs ietu kopā ticības ceļu un cits no cita mācītos. Šī līdzība, kas tiešā veidā norāda uz kungu Jēzus otrreizu atnākšanu un arī uz mūsu piepulcēšanos viņam, arī līdzībā parāda par kādām lietām, kas būtu svarīgas mums ticīgajiem. Jā, tur ir stāsts par 10 jaunavām, kurām bija katrai sava eļļas lampa. Es šādu eļļas lampu esmu atvedis no Nācaretes pilsētas. Jā, tas ir tāds māla trauciņš, kurā var iepildīt eļļu un kuram ir deglis. Šādas konstrukcijas eļļas lampiņas sastopamas Izrēlā un bija sastopamas senos laikos. Degļi varbūt 2, 4, vairāk, tam nav nozīmes, bet tā pamatdoma tāds, kad eļļu lej iekšā pa galveno atvērumu, un deglis, kurš ir sānos izvirzīts, tas deg un eļļa sūtoties dod deg šķidrumu šim deglim un liesmiņai, un liesmiņa izgaismo
telpu, tad mēs domājam, ka šīm 10 jaunavām bija šādi, pieņemsim, ka viņām bija šādi eļļas lukturīši vai šādas eļļas lampas. Un vēl interesanti tas, ka eļļa laiku pa laikam ir jāpapildina. Šeit man ir vēl tāda pudelīte, iekšā ir olīva eļļa, un tā doma ir tāds, kad eļļa beidzās, tad viņa atkal ir jāieliek šajā trauciņā. Kad viņa beidzās, atkal ir jāieliek šajā trauciņā. Un šī līdzība norāda, ka 10 jaunavas, es teiktu tā, 10 cilvēki, 10 kristieši ir izgājuši kungam Jēzum pretī. Viņiem visiem 10 ir lampiņas, lukturīši, bet tikai 5, jeb pusē no viņiem ir līdzi eļļa. Tad visiem 10 ir lukturīši, bet puse no viņiem tikai ir laikus parūpējušies, lai viņiem būtu eļļa līdzi. Un tajā brīdī, kad līgavainas nāk, tad tās, kurām nav eļļas, viņas piedzīvo liktenīgu kļūdu, jo tajā brīdī viņas atskārš, ka viņām pietrūkst eļļas, un viņas dodās pēdējā brīdī pirkt sev eļļu, lai viņām arī būtu. Bet tajā brīdī ir jau par vēlu, jo līgavainas nāk, tās, kurām eļļa ir, tās ieiet kāznamā, bet pārējām ir aizslēgts, un viņām ir, kad viņas klauvēja pie durvīm, saka, līgavainas saka, es jūs nepazīstu. Ko šī līdzība mums nozīmē, un ko šī eļļa mums izsaka? Eļļas trūkums. Tāds ticīgais kā Sarovas Serafims, ko visā pasaulē atzīst kā svētu cilvēku, viņš šai līdzībai devis tādu izskaidrojumu, ka atslēga ir svētā gara trūkums. Un viņš norāda, tad tie 10 cilvēki, kas gaida atnākam līgavaini, jeb cilvēki, kas dzīvo cerībā un ticībā. Un tie arī 10 cilvēki, kas ir ļoti, ļoti augsti likumīgi, jo šī jaunavas simbols nozīmē augstāko likumības pakāpi. Bet mums jāņem vērā, kā arī ar to nepietiek, kad ir vajadzīgs arī vēl kaut kas vairāk, proti vajadzīga eļļa lukturos, jeb Sarovas Serafīms saka, ir vajadzīgs Dieva svētais gars cilvēkā, un pie tam vēl pietiekamā daudzumā. Tad, kā Sarovas Serafīms saka, eļļa ir svētā gara simbols. 10 cilvēki, no kuriem 5 bija izcili morālē, izcili ticībā, bet bez svētā gara. Un 5 bija tādi, kuri bija izcili ticībā, izcili morālē, bet ar svēto garu. Un tiekam svētais gars tie iegāja. Un arī šodienas, ja mēs YouTubes kanālā, tur, kur ir tās apraksts, tur arī būs tāda saitīta, kur var atrast šo Sarovas Serafim grāmatiņu Kristīgās dzīves mērķis, kurā viņš norāda, ka kristīgās dzīves jēga un mērķis ir iemantot Dieva svēto garu. Un visu, ko mēs kā kristīgie darām, mēs darām, lai iemantotu Dieva svēto garu. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski un atbildīgi. Un ļaujiet man paskaidrot vēl kādās vietās izjūt no rakstiem, ko tas īsti nozīmē un ko tas nes sev līdzi, ko tas sevi ietver. Un viena no tādām norādītēm ir atrodama Apostoļu darbu grāmatas 19. nodaļā no 1. līdz 6. pantam, kur mēs tā lasām. Kamēr Apolos Korintā bija, notikās, ka Pāvils tās augšzemes vietas pārsteigājis nāca uz Efezu, un kādus mācekļus atradis, viņš uz tiem sacīja: vai jūs to svēto garu esat dabūjuši, kad jūs tapāt ticīgi? Ja, tad viņi ir ticīgi, bet viņiem nav svētā gara. Dievs viņu sacīja: mēs neesam nedzirdējuši, ka svētais gars ir aid. Un viņš uz tiem sacīja: uz ko tad jūs esat kristīti? Un tie sacīja: uz Jāņa kristību.
Bet Pāvils sacīja, Jānis ir kristījis ar kristību uz atgriešanos no grēkiem. Tiem ļaudīm sacīdams, lai tic uz to, kas nākšot pēc viņa, tas ir uz Kristu Jēzu. Un to dzirdējuši, tie tapa kristīti uz to kunga Jēzus vārdu. Un kad Pāvils tiem rokas uzlika, tad tas svētais gars uz tiem nāca. Un tie runāja valodām, jeb jaunām mēlēm, un sludināja praviešu mācības. Jo tad ievērosim, šie cilvēki pirms tam bija sevi savs par ticīgiem, bet viņiem pietrūka svētā gara. Tikai tad, kad Pāvils bija uzlicis rokas, viņi piedzīvoja svētā gara izliešanos, viņi runāja jaunās mēlēs un arī pravietoja. Nākamā norādīta atrodama Romiešu vēstules 8. nodaļā, 8., 9. un tālāk panti, kur mēs lasām. Tie, kas pēc miesas dzīvo, nevar Dievam patikt. Tad runa ir par miesīgiem cilvēkiem, iespējams arī par miesīgiem kristiešiem. 9. pants, bet jūs nedzīvojiet pēc miesas, bet pēc gara, ja tikai Dieva gars iekš jums mīt. Ja, tad vai nu Dieva gars mīt, vai nemīt iekš jums. Bet ja kam Kristus gara nav, tas viņam nepieder. Būsim brāļi un māsas uzmanīgi, jo šī norādīte rāda, ka kādi var apzināties sevi kā kristīgos, bet ja viņiem nav Dieva gara, tad viņi nepieder Jēzum Kristum. Raksti ir samērā skaidri šā ziņā. 13. pants. Ja jūs pēc miesas dzīvojiet, tad jūs mirsiet, bet ja jūs caur to garu miesas darbošanos nonāvējat, tad jūs dzīvosiet. Jo cik no Dieva gara top vadīti, tie ir Dieva bērni. Atkārtoju, tad tie, kas tika vadīti no Dieva gara, tie ir Dieva bērni. 16. 17. pants. Tas gars pats apliecina līdz ar mūsu garu, ka esam Dieva bērni. Bet ja bērni, tad arī mantinieki, proti Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, ja tikai līdzi ciešam, kā arī līdzi to pagodināti. Tad norāda atkal ir, ka svētais gars ir tā izšķirības zīme, kas atdala arī, ja drīkst teikt tā, miesīgos kristīgos no garīgiem kristīgiem. Un tas ir ļoti būtiski. Es ticu, ka laika beigas, un es ticu, ka šīs lietas ir ļoti nopietni jāizvērtē, vai mūsos ir Dieva svētais gars vai nav. Un katram pašam ir jāpārliecinās, vai viņā Dieva svētais gars ir vai nav. Jo raksti saka, ja tev nav gara, ja mums nav gara, tad mēs Kristum nemaz nepiederam, kaut arī sevi varam saukt par kristīgiem. 1. Korintiešu vēstule 15. nodaļa no 22. panta. Jo tā kā iekš Ādama visi mirst, tāpat arī iekš Kristus visi taps dzīvi darīti. Bet tikai viens savā kārtā. Tas pirmais ir Kristus, proti viņš jau ir augšām celies. Pēc tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā. Proti, piederēt Kristum ir garants un ķīla, ka arī mēs tiksim augšām celt viņa atnākšanas dienā. Pēc tam tas gals nāk, kad viņš nodos to valstību Dievam un Tēvam, kad viņš iznīcinās visu valdību un visu varu un spēku, jo viņam pienākās valdīt, tiekams viņš visus ienaidniekus būs līdzis sevīm apakškājām. Tas pēdīgais ienaidnieks, kas taps izdeldēts, ir nāve, jo tas viņam visu ir līdzis apakškājām. Tomēr, kad saka, ka viss viņam padots, tad, protams, bez tā, kas viņam visu padevis. Un tālāk 47. pants, un tālāk lasām. Pirmais cilvēks ir no zemes, no pīšļiem. Tas otrs cilvēks ir tas kungs no debesīm. Kāds ir tas, kas ir no pīšļiem, tāda arī dzen ir tie no pīšļiem. Un kāds tas debesšķīgais, tāda arī tie, kas ir debesšķīgie. Un tā kā esam nesuši tā ģīmi, kas ir no pīšļiem, proti mēs savā laikā nesām Ādama ģīmi, mēs bijām no pīšļiem, mēs bijām miruši Dievam, bet tad, kad mēs dzirdējām patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, tad mēs piedzimām, mēs kļuvām dzīvi, jo mēs ticējam evaņģēlijam,
caur ticību mēs tapam dzīvi. Ja, tad, kad mēs, tā kā arī mēs nesīsim tā ģīmi, kas ir no debesīm, proti kunga Jēzus Kristus ģīmi. Bet to es saku, brāļi, ka miesa un asinis nevar Dievu valstību iemantot, nedz arī iznīcību iemantos neiznīcību. Redz, es jums saku noslēpumu, mēs gan visi aizmigsim. Mēs visi neaizmigsim, bet visi tapsim pārvērsti. It piepeši acu mirklī pie pēdējās bazūnes skaņas. Jo bazūne skanēs un miroņi taps uzmodināti nesatrūdēšanai, un mēs tapsim pārvērsti. Jo šim, kas ir satrūdams, būs apvilkt nesatrūdēšana, un šim mirstamam būs apvilkt nemirstība. Un vēl viena norādīte. Jūdas vēstule. Septiņpadsmitais pants un tālāk. Bet jūs, mīļie, pieminot tos vārdus, kas jums papriekš sacīti no mūsu kunga Jēzus Kristus apustuļiem, ka tie jums ir sacījuši, ka pēdējos laikos būs smējēji pēc savām bezdievīgām kārībām staigādami, šie ir tie, kas ceļ šķiras. Pazīme, ja, šķiras viņi ceļ. Dabīgi cilvēki, kam nav gara. Bet jūs, mīļie, uztaisieties savā vissvētākā ticībā, iekš tā svētā gara lūgdamies. Ja brāļi un māsas, es vēlreiz gribu uzsvērt šīs dienas vēstījumu, ka mums ir svarīgi pārbaudīt, vai mums ir svētais gars vai nav. Atcerēsimies, kā Jānis Kristītājs norādīja, es jūs kristīju ar ūdeni, bet jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat, kurš jūs kristīs ar svēto garu noguni. Ir ļoti būtiski šajā laikā tiekties pēc svētā gara kristības. Jā, tad tāds Viljams Branhams, pravietis, 20. gadsimta vidus laika, proti 50. gadi, ASV kristīgās atmodas iniciators. Viņš saka, ievērojiet lūdzu vēsturi pēdējos 500 gados. Mārtiņš Luters ir Dieva instruments, kas paņem rakstus un visai pasaulē pasludina, taisnais no ticības dzīvos. Un maiņticībai ir jāatkāpjās, un tumsai jāatkāpjās, un meliem ir jāatkāpjās, lai raksti ieņemtu vietu ticīgo cilvēku sirdīs, sagatavotami nākamajam laikam. Un tālāk Dievs izvēlās kādu vīru, Džonu Vesliju, lai paceltu morāli, lai paceltu ētiku ļoti, ļoti augstā līmenī. Un tādā veidā cilvēks tiek sagatavot, ja Kristus miesa tiek sagatavota nākamajam 20. gadsimta sākums, kristīgā atmoda, kurā atkal draudzēji tiek dotas visas svētā gara dāvanas, kā tas bija apustuļu laikā, gudrība un atziņa no Dieva, ticība un dāvanas dziedināt, un pravietošana, un brīnuma darīšana, un jaunas mēles, un mēļa tulpošana, un garu atšķiršana, un arī spēks staigāt pār gariem, un salauzt to spēku, un sasiet tos. Un pievērsim uzmanību, ka tas viss norāda, ka līgava tiek sagatavota. Mēs tiekam sagatavoti, ticība, mēs gaidām kungu Jēzu Kristu, un morāle mēs esam kā jaunava, kas ir sagatavota nevainīgi Kristus atnākšanas dienai. Un svētais gars, kas mums tiek dots, kas ir eļļa, kas ir uguns mūsos, kas mūsos deg kungam Jēzum Kristum. Vēlreiz gribu uzsvērt Sarovas Serafim mācību, ka kristīgās dzīves mērķis ir iemantot svēto garu, kas mūsos deg. Un raksti saka, ja kam Kristus gara nav, tas Kristum nepieder. Ja. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski šajā laikā, kas nāk pār pasauli, lai mums būtu svētais gars, lai mūsos nemitīgi būtu svētā gara krājumi, jo tad, kad kungs Jēzus nāks,
mums nebūs laika garu iemantot. Viņš ir šajā laikā jāiemanto. Meklēsim brāļu un māsas svēto garu. Meklēsim svaidījumu no svētā. Meklēsim un tiksimies pēc svētības, pēc kunga Jēzus līdzības. Mīļie brāļi un māsas, es sveicu, ieejot jaunā baznīcas gadā. Un es pateicos kungam Jēzum par šo laiku kopā. Un lai Dievs dod, ka mēs ar pilnām svētā gara eļļas lampām un vēl rezerves krājumiem sagaidām mūsu pestītāja atnākšanu. Jēzus varnajā vārdā. Āmen.